No rīta sēdi to vidaku, tas prasīja 3,5 stundas reāli. Līdz 8:30 es strādāju, un tagad ir 9:30, tikai mazgāties, tad čomu parunāt, tagad ieradumi jāuztais un bum. Šodien mēs braucu uz māju, tāpēc šodien ir piekdiena, un tas būs ceļojums. Kroči, uztaisījām kaut kādu beisu, nu tur vēl ļoti daudz, kas jādara, bet principā ir 11:07 un 12 kaut 5 iziet autobus. Tā kā jāiet ātri uztaisīt ēst, tiešām ātri uztaisīt ēst. Un tad ātri jākrāmējas un jālaižas. Bišķiņ ielga tas projekts taisīt. Kaut gan es pat nepabeidzu kaut kas. Bišķi tā. Viss sildās. Gatavs, to paēdīsim un tad laidīsim. Karoči, jāskat to matus, lai var braukt. Drink more. Laižu. Neīstā vieta. Two hours later. One hour later. Mēs esam mājās beidzot pa 2 nedēļām. Ar šo nāk viena mācība, ko es esmu sapratis par šo visu. Ir dienas un, protams, principā visu laiku nojaucās no tavas pamatrutīnas, kas ir, manā gadījumā celties, 5 pastrādāt, aiziet uz skolu, pēc skolas džims, pēc tam paēst un tad varbūt vēl kaut ko padarīt, ja? Un būs dienas, kur nojaucās tas, un tas ir tīri normāli, ja? Un šādās dienās, kur man vienkārši pusdienu paiet, vienkārši braucot uz mājām, un tad mājās vēl jāpastrādā tas, un tā kā jāpalīdz arī ģimenei, nevar vienkārši darīt savas lietas. Būs tādi brīži, un tā atslēga ir atrast arī tādās dienās šos brīžus, lai varētu pastrādāt. Manā gadījumā tas ir tīri vienkārši tāpēc, ka ceļos 5, bet pēc tam, lai kādu no tā to-do listi, kas man ir jādara, atķeksētu, es mēģinu atrast šo vietu, un to es atradu pirms es braucu uz šo autobusā iekāpa, ja, lai varētu uztaisīt šo pamatu projektam. Un man tas strādāja. Un, ja tev ir šāda diena, kur tu redzi, ka nav saplānots, mēģini atrast pirms kaut ko, kur tu vari pastrādāt. Kaut kādu brīdi, kur tiešām tu vari pastrādāt, lai pēc tam tu vari tā kā mierīgāk pavadīt dienu, bet tu esi jau kaut ko padarījis savā visā tajā iešanā uz savu mērķi. Tā varēsim teikt. Jā. Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar muskuļu masas uzaudzēšanu, tur balku vai katu, vai sastādāt savā dzīvē šo plānu, kā attīstīt savu fizīku, noteikti tas ir pirmais links aprakstā piesakies uz 1-pēc-1 coachingu, bet 2. un 3. links ir Latviešu izaugsmes cilts, kur tu vari piedalīties. Tur ir Discord serveris, tur ir WhatsApp grupa, Discord serveri, un katru svētdienu es taisu šo grupas video zvanu. Tā kā tu vēlies, noteikti pievienojies katru svētdienu. Es būšu ļoti priecīgs tev satikt tur. Tā kā pievienojies, ja tu vēlies. Un tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Abonē man kanālu, nospied to sarkano pociņu, tu vēl neesi to izdarījis. Nospied to īsti gaisā, aizsūti savu draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc mani izšaujamies savā atmosfērai.